To prieks jūs redzēt. Kā jūtaties? Ļoti labi. Nu ko? Esmu gatavs jums bišķiņ padalīšos ar 2 vārdu. Kādu tēmu, kādu konkrētu lietu, ko Dievs līdz manā sirdī, ko es gribu ar jums padalīties. Man liekas, ka Dievs jums tevi uzrunā. Es tā pēdējo nedēļu domājot par šo dievkalpojumu, un visu laiku bijis viena tā pati lieta sirdī. Es domāju, ka Dievs grib jums kaut ko pateikt šajā rītā. Tā kā klausīts. Man prieks, ka tu esi šeit, un tu esi šeit nevis negadījumi pēc, bet, tu esi īstajā dienā, īstajā brīdī, īstajā vietā. Es ticu, ka ja tu esi šeit, tad esi paredzējis tev būt šeit. Vai ne? Nu, es gribētu, ka mēs varam vispirms atvērt 1. psalmu, un mēs izlasīsim 1. psalmu visu kopā no sākuma. Un, es padalīšos ar kādu visam vienkāršu lietu, bet kas ir ļoti, ļoti tāda svarīga lieta mūsu dzīvē. Lieta, kas mums visiem ļoti patīk. Es gribu runāt uz jums par tēmu draudzība. Par draugiem. Kuram no jums patīk draugi? Kam patīk pavadīt laiku kopā ar draugiem? Kuram slinkums pacelt roku? Jā. Bet draugi ir lieta, man liekas, kas mums katram patīk, vai ne? Mums patīk būt kopā ar cilvēkiem, kas mums saprot, ar ko mums ir interesanti būt kopā. Mums gribās ar viņiem pārunāties un tā tālāk. Man liels prieks, ka mana sieva ir mans draugs. Man patīk būt kopā ar manu sievu, jo viņa ir mans draugs. Un, man patīk būt kopā ar cilvēkiem, ko es šodien varu nosaukt par saviem draugiem. Man patīk būt kopā ar draudzi, tāpēc, ka draudzē mani draugi. Man patīk. Draugi, man liekas, ir tāda īpaša lieta, ko Dievs mums ir devis mūsu dzīvēs. Un, man vismaz personīgi, man bija tāda, es atceros, kad es nācu pie Dieva, kad es atgriezos, es visu mūžu esmu gājis baznīcā, bet 13 gados, kad es pa īstam atgriezos pie Dieva, tad bija tāds pārmaiņu laiks, kad tie cilvēki, kurus es līdz tam biju uzskatījis par draugiem, kaut kā viņi no manas dzīves tā kā atkrita. Un bija tāds periods manā dzīvē, kad man principā nebija draugi. Draudze, kurā es sāku iet, viņa bija tāda maza draudze, notika manās mājās, un kur pašā visi cilvēki bija 2 vai 3 reizes vecāki par mani. Līdz ar to, lai gan tie bija labi cilvēki, bet tomēr es viņus tā īsti līdz galam nevarēju saukt par saviem draugiem. Un man bija tāda sajūta, Dievs, kāpēc man nav draugi? Sākumā bija kaut kāda 1. gadu, man bija vienalga, man viss bija vajag labi, man bija Dievs, un viss dzīve mainīsies, man bija Dievs, un viss bija tik labi. Bet es atceros, ka vairāk sāk parādīties tie momenti, kad es sāku domāt, kāpēc Dievs man nav draugi? Kāpēc man nav tāda cilvēka blakām ar ko? Kāpēc man nav draugi? Un atceros vienu konkrētu reizi, Agenskalnā, es dzīvoju Agenskalnā tajā laikā, un tur ir tā RTU ēka, un tur ir 3. autobusa pietura. Es atceros, es tieši gāju uz tā autobusa pietura, es precīzi atceros tavu momentu, to brīdi, tas bija kaut kādos, apmēram 9:30 no rīta, kad es gāju uz autobusu, lai braukt uz draudzi. Un es tur eju, un es atkal Dievam sūdzos, Dievs, kāpēc man nav draugu? Kāpēc Dievs man nav draugu? Un es tik skaidri atceros, kā Dievs man tajā brīdī teica, paskaties apkārt. Un es tā kaut kā sāku es tā padomāju, un tā paskatījos savā dzīvē, un domāju, bet man ir draugi. Es Dievam saku, ka man nav draugi, jo man nav cilvēki tādi, ko es tā kā gribētu ielikt attiecīgajā draugu formātā, vai ir kaut kāds tas mans pieņēmums vai priekšstats, kādi ir tie draugi, kādiem vajadzētu būt tiem draugiem, kas man vajadzētu būt. Bet es paskatos apkārt savā dzīvē un skatos, bet man ir ritīgi draugi, man ir cilvēki, ar kuriem man gribās pavadīt laiku kopā. Man patīk ar viņiem būt kopā. Viņi iedrošina man, viņi runā uz manu dzīvi, viņi palīdz man mainīties, viņi man ir blakus, viņi man palīdz grūtos brīžos. Tagad ir kaut kādas problēmas vai kaut kas, es zinu, kam es varu pazvanīt, es zinu, kam es varu aizsūtīt, lai viņi palūdz par mani tā tālāk. Man ir cilvēki, kas pat tiešām var nosaukt par draugiem. Vienīgā problēma ir bišķiņ vecāki nekā es. Tāpēc es viņus neieliku tajā draugu kategorijā. Bet man es vienkārši pēkšņi atvērās acis, sapratu, man ir draugi. Un viss ir kārtībā. Un kopš šās dienas, līdz šai dienai, es man ir devis tik daudz dažādas cilvēkus manā dzīvē un daudz dažādas draugus. Un kad es patiešām varu teikt, man ir daudz draugi. Un ziniet, kā Samants teica kaut kādā vietā, ka
kad varbūt es tad kļūdos, varbūt to es tikai saku, ja? Ka labāk ir daudz draugu nekā daudz naudas. Man liekas, ka Salmans arī kaut kā līdzīgi tā kā teica tā, vai ne? Ja, tā kā kāds gudrs cilvēks tā teica. Kaut kas par draugiem bija, jā. Un draugi, man liekas, ka draugi tā ir svētība. Tad šajā rītā es jau gribu runāt par kādu vienkāršu lietu par draugiem, par draudzību. Ja? Praktiska lieta, kas katram vienam no jums var noderēt. Psalms, pirmais psalms, no 1. līdz pat 6. pantam, zinām, viss pirmais psalms. Gribētu, ka mēs varam kopā izlasīt. Un kā mēs darīsim? Darīsim tā, ka pa 2 pantu lasīs dažādi cilvēki. Labi? Kurš grib lasīt pirmos 2 pantus? Skaļi. Es. Diana. Kurš lasīs otrs 2 pantus? Kāds tam puišai? Davai. Es. Nu? Mārcis? Kristaps lasīs otros 2 pantus. Trešos 2 pantus? Sanita? Labi. Un tad tur arī ir tikai 3-2 pantu. Nu ko, labi, Diana var sākt. Sveitīgs tas cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomam, nes staigā grēcinieku ceļu, nes arī sēž grābātāju pulkā. Paļātāju. Paļātāju labi. Bet kam grāba saistās pie tā kunga baušiem, un kas dienām un naktī domā par viņu valstību. Tāds ir līdzīgs pokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augus nes pareizā laikā un kam lapus nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavs, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieku, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Es tā kā tāda līdzība ir taisnie un ir tie bezdievīgie grēcinieki. Vai ne? Tā kā 2 cilvēku kategorijas ir taisnais un ir bezdievīgais. Ir taisnais, kurš ir stādīts pie upēm, kurš nes augļus, kuram ir lapas tur, un visu, ko viņš dara, viņam labi izdodas, un viņš ir taisno draudzē un tā tālāk. Ir taisnais. Un ir grēcinieks, kas tur gan, viņš ir pāļātājs tur, viņš nepastāvēs, viņš ir kādā pelavu, ko vienkārši aizpūš projām, viņš nepastāv, viņš nebūs arī draudzē, viņš nepastāvēs draudzē un tā tālāk. Un kad Dievs pazīst, kurš ir taisnais un kurš ir bezdievīgais. Un tu redzi, šeit ir tā kā saikne, kad sākumā 1. pantā tu redzēji to, ka tā kā svētīgs, jeb labs, jeb taisnais ir tas cilvēks, kurš nesako bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Kā? Kas tas tāds ir? Tas ir samaitātāji. Uz ratni ir izvirtis. Izvirtušo pulkā, ja? Jā, bet tie razratīci, tie, kas tevi dara tādu. Tie, kas dara tev par izvirtušu tādā pulkā, kas nesēž. Jā. Tas ir tā, kā paļātāji. Tev paļātājs tikai tā kā tur runā muļķības, aprunā un runā zaimas, runā kaut ko tādu, ne? Bet tas ir, jā. Nu, varat sakot, un tu redzi, kad tiek salikts kopā, ka nav labi taisnējam būt kopā ar bezdievu. Vai ne? Tu redzi šeit? Kad nav labi un nav sveitīgi taisnējam būt kopā ar bezdievu. Principā te ir tāda tā kā rakstīts pēc tam, ka tas bezdievīgais nepastāvēs taisno draudzē. Es kādreiz domāju tā, cilvēki nāk uz draudzes, cilvēki nāk šeit uz draudzes Dievu mājas. Bet kā tas ir, kā var būt, kad kaut kāds taisnais pastāv taisno draudzē, bezdievs nepastāv? Kā tas var būt? Zini, es sāku domāt par to, kas ir kāda problēma bezdieviem? Šeit ir rakstīts bezdievs, bet es nenosaucu šodienā cilvēku par bezdievu, vienkārši nomināls kristietis, piemēram. Vai tāds, kuram cilvēks, kurš nekad patiesi nav atgriezies, kurš vienkārši nāk uz baznīcu meklēt savu kaut kādu iekšējo piepildījumu, vai kurš nāk uz baznīcu, lai nomierinātu savu sirdsapziņu. Kāpēc tāds cilvēks nepastāvēs baznīcā?
Man liekas, zini, kāpēc viņas ir galvenā lieta? Viņam apnīk. Tāpēc, ka nekas nemainās. Nekas viņa dzīvē nenotiek. Nekāda jēga viņš tam visam neredz. Viņam vienkārši vienu dienu, viņam sāk apnikt, un viņš nepaliek. Viņš nevar pastāvēt, viņš nevar palikt taisno vidū, jo viņam apnīk. Kas notiek ar taisno? Taisnais ir stādīts tādā pie upes krastā, ka viņš visu laiku nes augļus. Tas nozīmē, visu laiku kaut kas ar viņu mainās. Visu laiku viņā ir tāda dzīvība, ka viņam ir lapas parādās. Viņam kaut kas ir ar viņu tāds, ka viņš aug, viņš nes augļus, viņā ir dzīvība, viņam ir... Kas ir dzīvība? Tas ir tas prieks, tas ir tā laime, tas ir tas dzīves prieks tajā darīt to, ko tu dari, būt tur, kur tu esi. Viņš priecājas dzīvot Latvijā, viņš priecājas nākt uz Draudzdievu mājās, viņš priecājas būt ar tādiem cilvēkiem, kas ir šeit kopā. Viņa dzīve mainās, viņš skatās, kā Dievs viņa dzīvē darbojas, kā viss mainās, viņš zina priekšā kādu stāstu liecību, viņš ir sajūsmā par to, viņš pēc tam pats nāk un stāsta, ko Dievs ir viņa dzīvē izdarījis. Ir kaut kas ar viņā visu laiku tāda pārvērtība, tāda dzīvības sula viņā staigā cauri zariem. Ja? Es tā varētu teikt. Bezdievs, viņš ir kā tāda pelava. Savus atnāca, savus aizgāja. Vējš uzpūt viņu vairāk nav. Nekas nemainās, nekas nenotiek, nekāda dzīvība nav. Vienkārši, kur vējš pūš, tur viņš aizpūšās. Taisnais, viņš nesako bezdievīgo padomam, viņš nestaigā grēcinieku ceļus, viņš arī nesēž pārādātāju pulkā. Nāk tāda progresija. Vispirms tev nāk kāds un dod kādu padomu. Pēc tam, kad tev ir dots padoms, tu sāc izdarīt izvēli, sākt iet to ceļu. Un pēc tam, kad ej to ceļu, tu jau apsēdies un sēdi, un tu esi tur. Tāpēc arī ir bīstami, tāpēc arī mēs runājam par to, ka tie draugi, cilvēki, ar ko tu draudzējies, ar ko tu asociējies, vai nu viņi tev palīdzēs būt kādiem kokiem stādītiem pie upes, un ka tu vari nest augļus īstajā laikā, ka tie ir taisno draudzēs stādīts koks, vai arī tie būs cilvēki, kas runās uz tevi. Un tu pēc tam sāki sakot viņu ceļam, un pēc tam jau tu apsēdīsies un sēdēs un kļūs par vienu no viņiem. Viņi darīs tev kā tādu ļaunu cilvēku. Viņi padarīs tev par tādu. Vai man tā patīkās, kas ir tas apsolījums? Ziniet, cik labi ir būt taisniem? Tu rakstīsi tā, ka viss, ko viņš dara, tam labi izdosies. Viss, ko viņš dara, tam labi izdosies. Man liekas, tas tāda, tad, kad tu ej ikdienā, dari kaut kādas lietas, atceros vienu cilvēku. Viņš, tad, kad vajadzēja viņam kaut ko prasīt, kaut ko izdarīt, viņš vienmēr visam piekrīt, viņš vienmēr visu darīja. Viņš teica, visu, ko es daru, man labi izdodās. Viņš tagad apkārt visam saka, ja es to darīšu, man labi izdosies. Kāpēc? Jo viņš zināja sev taisnēsam. Viņš zināja šo raksturvietu, viņš zināja, ka tas, ko viņš dara, viņam labi izdosies. Mēs to varam teikt, ja tu esi taisnais, tev labi izdosies lietas, ko tu dari. Sāks jaunu darbu. Rokas trīcēs, nezinās, kā darboties, ko darīt, tev labi izdosies. Gribi nokādāt autotiesības, tev labi izdosies. Tev dabūs. Tev, nezinu, vēl kaut kas vajadzīgs, kaut ko gribi darīt, kaut kādu izaicinājumu, kaut kas stāv priekšā. Ej drosmīgi, tev labi izdosies tas, ko tu dari. Jo tu esi taisns cilvēks, kas savu paļāvību liek uz Dievu. Nu labi. Pirmais psalms, man liekas, ka ļoti vienkārši tas interesanti, saliekts kopā, kā ir bezdievīgais un ir taisnais, un kad viens sako taisnai, viens taisnai, ka tas tā vide, principā, kur tu esi, tā izveidoja, pārveidoja to, kas tu esi. Ziniet, kā ir Samuela mācībās 18:24, tur ir teikts tā, citam ir daudz draugu uz nelaimi, tomēr ir draugi, kas ir labāk nekā brālis. Nozīmē, citam varbūt tāda cilvēka apkārt, kas viņam atnes tikai nelaimi un postu, ja tas, ko mēs iepriekš lasījām, tie bezdievīgie cilvēki, ja tie netaisnie cilvēki, tie, kas nes un ved viņus līdz tam, ka viņš sāk sēdēt pārdātāju vidū, ja viņš darīs par tādu ļauno, ja arī tev varbūt tādi draugi, kas tev ir tuvāki, kā tavs miesīgais brālis, kā tāds, kas ir tev, ko tu sajūti, ko tu pazīsti, ko tu zini, kam tu uzticies, ka tev ir tuvs cilvēks blakus. Vai ne? Es lasīju daudz raksturvietas, tā kā jūs varat atzīmēt, nezinu, vai jums sanāk visam izēt cauri pašiem, tad uzreiz atrast, bet jūs varat droši pierakstīt uz dažādas raksturvietas, ja? Un pagājušajā nedēļā mums bija draudzes locekļu sapulce, un es lasīju jau to raksturvietu no savu mācītāju 4. nodaļas 9. panta,
Un tas bija rakstīts tā, ka 4. Salmans mācītājs, 4. nodaļa no 9. līdz 12. pantam. Tur bija rakstīts tā, ka 2 ir labāk nekā vienam būt. Tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām, bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad 2 guļ kopā, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats? Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad 2 taču var tam pretī stāstīs. Un 3-kārtēji augli nevar tik drīz pārāk. Šodienā tā galvenā lieta, ko es jums gribu draudz atgādināt, ir, ka Dievs jums ir devis cilvēkus blakus. Dievs jums ir devis draugus blakus. Un ir labi būt kopā, esot vienam. Tik daudz ko zaudēs, tik daudz ko palaidīs. Es esmu caur 9 lietām, ko dara draugi. 9 lietas, kas Bībelē rakstīts, ko dara draugi, kāda nozīme savā veidā ir draugiem. Un ja tev nav blakus tos, tās ir lietas, ko tu palaidi garām. Tāpēc Dievs dod mums cilvēkus, kas mums palīdz. Principā, viena galvenā lieta. Es domāju, katrs no jums ir vēlme pieaugt. Pieaugt tajā jūsu sapratnē par lietām. Pieaugt jūsu ticībā. Pieaugt attiecībās ar Dievu. Būt cilvēkam, kurš aug. Ka tu vari pēc mēneša pasēties atpakaļ un teikt, es vairāk neesmu tāds cilvēks, kāds es biju. Šodien es esmu izmainīts. Man ir cits raksturs. Es citādāk domāju, es citādāk dzīvi redzu. Es skaidrāk saprotu lietas. Kāds mācītājs vai kāds priekšā, kurš ir, ka viņš skaidro vai māca rakstus, un ka tu sēdi un domā, es tik maz ko saprotu, es tik maz ko zinu, es nezinu, kas ir, ka tu gribi, kad lai pēc mēneša, pēc gada tu varētu teikt, es saprotu vairāk, es zinu, kas tur ir rakstīts, es saprotu tās domas, es saprotu to kontekstu, es zinu, es pazīstu savu Bībeli. Kad cilvēks, tu dzirdi, kas stāsta par Dievu, ka tu gribētu pēc mēneša, pēc gada, ka tu varētu teikt, es pazīstu arī to Dievu, es zinu to Dievu, par ko viņš runā, vai ne? Jums ir tā vēlme pieaugt. Augt. Tad es gribētu teikt, ka draugi ir vitāli svarīgi sastāvdaļa tam, ka tu varētu augt. Ka Dievs kaut kā vienmēr interesanti lieto cilvēkus, lai caur viņiem mēs varētu augt. Pāvils teica, Dievs ir devis draudzē kāds par praviešiem, kāds par evaņģēlistiem, kāds par apustuļiem, mācītājiem, skolotājiem. Dievs ir devis dažādas cilvēkus draudzē. Kāpēc? Lai sagatavotu tevi kalpošanas darbam, lai tu varētu sasniegt īsto vīru briedumu, lai tu varētu pieaugt. Viņš ir devis cilvēkus. Atcerieties, tad, kad Bībelē stāsta par Lācaru, kad Lācars nomira, un tad Jēzus, kad viņš jau 3 dienas bija miris, 4 dienas bija miris un kapā guldīts, tad Jēzus nāca pie viņa. Un zini, kas notikās? Tad, kad Jēzus atnāca pie tā kapa, tad nebija tā, ka viņš tur stāv. Tas tāds, ka viņš ir guldīts kapā, un tur tāds milzīgs akmens ir pieliks priekšā. Tas nav tā kā zemes aprakstas cilvēks, bet tā ir tāda ala, kas ir izcirsta klintī, un tur ir, tiek salikt iekšā miroņi, un pēc tam akmens tiek pievelts priekšā. Var sakot, tas ir ebreju kaps tā laikā. Un šis cilvēks, Lācars, tur ir miris 4 dienas jau. Viņš ir ar visām tām kas tāds balzāms, viņš ir ar tām lietām apstrādāts, viņš tur gud, un pēc 4 dienām ierodās Jēzus. Un tagad Jēzus ierodās. Tā lieta, ko viņš dara, viņš varētu tur atnākt kādāds Rembos. Ziniet, tā kā Jēzus un viss spēks, viņš varētu teikt, tagad vienkārši parādīt ir rokas pirkstiņi, tas akmens vienkārši izšķīst tur. Un viņš vienkārši varētu teikt, tur Lācars nāc ārā, Lācars tur iznāk, un viņš iznāk tur, un viņam viss ir kārtībā, viņš ir vesels, viņš ir tāds ritīgs cilvēks, reiz visi. Jēzus būtu viss spēks tādas lietas izdarīt, vai ne? Piekrītat? Bet kas bija tas, ko Jēzus izdarīja tajā brīdī, kad Jēzus tur nonāca? Ko viņš teica, novaliet akmeni. Un veselu cilvēku bars, vīru bars tur saskrēja un stūm, līdz viņi novēlta akmeni nost. Pēc tam Jēzus teica, nāc ārā, Lācars iznāca ārā. Viņš bija no galvas līdz kājām, viss tā kā tāda mūmija, ietīts audumos. Un tālāk, ja es saku, tagad jūs aiziet, un viņiet atraisat. Un cilvēki tur riet droši vien, ziniet,
Tad, kad kaut kas ļoti smird, kad paņem kraklu tā uzvelc virs deguna, vai ne? Tur strādā, viņi tur viss smird 4 dienas, jo cilvēki smaki tur izdalās, un viņi tur ir tas puvums un smirdot, un viņi tin tur vaļā, viņi un tā izvedām visi nepatīga pretī, bet viņš ir dzīves tur, un viņi tur mazgā un apkop un tā tālāk. Jēzus iesaista cilvēkus. Un tā vienmēr ir bijis. Vēl joprojām šodien tā ir. Vai tas ievērojis to, kad eņģeļi parādās Bībelē, viņi nekad neiet un nerunā evaņģēliju vēsti. Eņģeļi vienmēr norāda pie cilvēkiem, kas pasludinās evaņģēliju. Eņģeļi vienmēr pasaka kādam iet, kādam pasludināt evaņģēliju, vai ne? Bībelē nav neviens gadījums, kur eņģelis nāk un sludināt evaņģēliju. Dieva mērķis vienmēr ir bijis lietot cilvēku, lietot tevi un mani pie otra cilvēka. Tāpēc, draugi, ir vitāli svarīgi sastāvdaļa, lai mēs varētu augt. Tātad, 9 lietas, ko draugi dara. Tagad to var pierakstīt. 9 lietas, ko draugi dara. Pirmā lieta. Draugi palīdz celties kājās viens otram. Mēs tikko lasījām Salmona mācītāju, vai ne? Viņš teica tā, ka 2 ir labāk nekā vienam būt, tāpēc tad viņam iznāk labāk algu par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nevainu tam, kas ir viens, kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu piecels. Tad viņam pašam kaut kā vajag mocīties un cīnīties, lai viņš tiek kājās. Bet ja jūs esat 2, viens nokrīt, otrs palīdzēs piecelties kājās. Lūdzu, cik laba lieta ir būt ar draugiem kopā. Tāpēc, tāda papildus lieta. Aprec tikai cilvēku, kurš ir tavs draugs. Nekad neprec cilvēku, kurš nav tavs pats labākais draugs. Mana sieva man ir pats labākais draugs. Man ir labs draugs, mana sieva. Man patīk, ka viņi runāties. Man patīk, ka es viņu varu stiprināt ticībā, viņi man var stiprināt ticībā, mēs varam būt blakus, mēs varam stiprināt, mēs varam celt viens otru, cildīt viens otru, palīdzēt viens otram, ja viens krīt, otrs palīdz piecelties un otrādi. Man patīk, ka mana sieva ir mans draugs. Vai ne? Tātad, draugi palīdz celties kājās. Ir ļoti labi, ka tavā dzīvē ir ne tikai tavs sieva vai tavs vīrs, bet tev ir arī citi draugi. No tavu dzimumu, vislabākais. Tavu dzimumu pārstāvi, kas saprot lietas, ar ko teikt. Kas saprot to, kas notiek tavā dzīvē, ar ko tu cīnies. Kas zina, kas ir vīriešu cīņas, kas zina, kas ir sieviešu cīņas. Kas saprot to, kas pats tur ir bijis. Lai tu redzētu, ka tu krīt, palīdz tev atkal piecelties. Cik daudz reizes neesmu izjūtis to, kad tu esi pakrits, tieši atskan telefons zvans. Vai ne? Kur tā ir bijis? Tieši tajā brīdī, kad liekas, tagad ir traki. Un tieši tajā brīdī tev pazvana kāds. Tu liekas, kā? Vai arī tajā brīdī, kad tu esi tajā procesā, lai tu tās pakristu, tā, tu esi kaut ko ieņēmis prātā, kaut ko tu zini, kas nav pareizi. Bet tu esi ieņēmis savu prātā un lai tu izdarītu, un tajā brīdī tev kāds zvana. Vai tev kāds kaut ko uzraksta. Izziņā, Skype'ā, vienalga kaut kur atsūt kādu Bībeles pāns Skype no tev, piemēram, izziņā vai kaut ko. Un tev pēkšņi vienkārši tev pilnīgi tavs ceļš pamainās. Tā vietā, ka tu izdari to, lai Kristu paliec uz kājām. Tāpēc otrā lieta, ko draugi dara. Draugi palīdz stāties pretī ienaidniekiem. Viņi ir cīņas biedri. 12. pantā mēs arī tur lasījām Salmona mācītājiem, bija teikts, ja kāds var vienu pārvarēt, tad 2 taču tam pretī stāties. Un 3-kārtēji aukli nevar tik drīz pāraut. Es jau iepriekš minēju, pagājušajā nedēļā sapulcē atcerieties, vai ne? Ja ir viens diegs, diegu var viegli pāraut, vai ne? Bet ja ir 2 diegi satīti kopā, var gan. Es pārliecināšu, ļoti labi var pāraut 2 diegus. 3 diegus satīts kopā. Var ļoti labi pāraut. Parastais šujamais diegs. Ko var dabūt? Parastais šujamais, visparastākais diegs. Man liekas, kaut kur pie 7 vai pie 9 sākās tāds, kad jau bija ļoti grūti pāraut, ka viņš griežās iekšā rokās un ka tev ir. Bet, jūs varat mājās pamēģināt. Bet jo vairāk tu paņem diegus un satir viņus kopā, ir grūti to pāraut. Ir kaut kas tāds, kas satur viņu kopā, bet ka vienā viņā nav spēks. Kopā
tur ir tas spēks. Viens pats tu neesi cīnītājs, bet tev blakus ir cīņas biedrs, ar kuru tu vari iet kopā un cīnīties. Tas nozīmē, ka tev pat nav jāpienāk līdz tam, ka tu krīt, tev ir kāds blakus. Psalmu mācībā 17, tur ir teikt tā interesanti, ka draugs ar vienu mīlu draugu un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli. Ir kaut kas tāds vienkārši, ka tev ir tie cilvēki, ir tie draugi, ko Dievs ir iedevis tavā dzīvē, un viņi izjūt tevi. Būtiski, viņi zina to īsto mirkli, ka tev vajag uzvanīt, kad aizsaka kaut ko, pat nezinot. Vienkārši kaut kā, tādu saka, tā kā viņš izjūt tev, viņš saprot tev, viņš zina tev, viņš tikai pastāst uz tevi, viņš jau var pateikt, davai, ejam parunāties, kas ir ar tevi. Tad es redzu, ka kaut kas nav tā kā vajag. Viņš jūt tevi. Viņš zina, kurā brīdī tev vajag pazinīt, davai, klausies, es saprotu, kaut kas ir ar tavu dzīvi, kas tev tagad notiek tavā dzīvē. Cīņas biedri. Vai tev ir tās draugs, ar ko tu vari kopā cīnīties? Trešā lieta. Ko draugi dara? Draugi pārmāca viens otru. Un tā ir jautra lieta. Pārmāca. Salma pamācības 27.6. Salma pamācības 27.6. Tur rakstīts tā. Drauga sitieni nāk no labas sirds, bet pārmērīgi bagāti ir nīdējis skūpsti. Tas, kurš tev tikai teikt, viss ir labi, viss būs kārtībā, viss ir kārtībā, viss ir labi, neuztraucies. Es esmu tāds cilvēks, drīzāk, ka tavs ienaidnieks. Nekā cilvēks, kurš tev uzšāja pa mutu un pasaka, klausies, tā nerunā. Vai ne? Labi, ne burtiskā veidā, iesit, jā. Es domāju, pārnestā nozīmē. Draugi sitieni nāk no labas sirds. Ja tas ir tavs draugs, tu zini, ka tas ir draugs. Viņam ir tiesības tev runāt un tev pateikt lietas, kas tev nepatīk. Un tāpēc, ka viņš tev pasaka tādas lietas, tas zina jau vairāk, viņš ir tavs draugs. Cilvēkiem, kas tev pasaka lietas, kā tas ir, nevienmēr sadusmojies uz viņiem. Nevienmēr apvainojies uz viņiem. Labi? Viņš ir tavs draugs. Viņš tev pasaka lietas, kā tās patiešām ir. Labi. 4. lieta. Ko draugi dara? Draugi sniedz padomu pareizā laikā. Salma mācība 27.9. Tā pašā nodaļā, 9. pants. Tur teiks tā. Sirds priecājas par ziedēm un pēknāmām smaržām, bet draugs ir sirdī mīļš savu padome dēļ, ko viņš dod tavai dvēselē. Draugs ir tāds, tev patīk, ka viņš jau tu zini, viņš dos tev labu padomu. Kaut kādā veidā, tas tādā interesantā veidā, Dievs dod taviem draugiem, cilvēkiem, kam tu ļauj tev ietekmēt, kas ir tavā dzīvē, viņš viņiem pārbiskā veidā dod gudrību par tavu dzīvi. Es cik daudzas reizes neesmu to novērojis, kad cilvēkam, ko es esmu ielaidis savā dzīvē, Dievs viņiem, tieši viņiem, dod gudrību, kas man ir tik ļoti vajadzīga. Un reizēm tas pat nenāk caur mani, bet tie ir viņi, kam ir tā gudrība, kas man dod to padomu. Kad es nezinu, kā konkrētajā situācijā rīkoties, Dievs atsūta vai dod gudrību kādam manam draugam, cilvēkam man blakus, un viņš nāk pie man un dod un pasaka man to, ko man vajag dzirdēt un ko man vajag zināt. Vai ne? Nedusmojies, ja tu nesaproti. Nedusmojies, ja tu nezini atbildi. Varbūt tavam draugam ir īstā gudrība, kā rīkoties. Ziniet, ko tas nozīmē? Ja tu esi tas draugs, tas nozīmē, ja Dievs tev dod gudrību, neklusē. Neklusē, bet dalies, stāsti, neslēp to zem pūra. Nepaliec, ja viņš nāk man pajautās, tad es viņam pateikšu. Nē, ja tu redzi kādu situāciju, varbūt Dievs specifiski dod tev gudrību tajā situācijā, tad tu dalies, tu ej un runā. Jo viņš ir atkarīgs no tā. Un iespējams, ka, ja tu neteiksi to, tad Dievs dos kādam citam draugam to pašu gudrību, un viņš ies un pateiks. Bet, ja tu esi draugs, tava atbildība ir saņem, ej un pasaki. Vai ne? Jēm, ja tu esi draugs, iepriekšējais punkts pārmācība, ja tu esi draugs, ja tu zini, tad neesi tas labāk. Es to neievērošu, tās lietas apklāšu labāk visu. Bet, ja vajag, pasaki.
Ja viņš dara nepareizi, ja tu zini, ka viņš ir nepareizi, pasaki, satiecies, parunājies un pasaki, come on, klausies, kas ar tevi notiekās? Kas tagad ir tā par lietu tavā dzīvē? Ir vajadzīgi tādi cilvēki mums apkārt. Vai ne? Es atceros to vienu reizi, Matīs atnāk pie manis, teica, ka viņš man satikties, un tad nodeva, viņš saka, tā, un šitā te. Es domāju, jā, paldies, ka tu man pasaki, es jau to zināju, bet es to nedarīju. Un tagad Dievs atsūtīja viņu, viņš man pārmācīja, un ir ļoti labi. Saprot, Dievs tev lieto, lai pārmācītu arī kādu. Var teikt amen? Amen. Bet atceries, tas ir draugs. Tu pat draugam to dari. Nu, ne jau tāpēc, lai iznīcinātu to cilvēku, pat draugam, lai celtu, lai viņš augtu. 5. lieta. Kas ir ar draugu? Draugs ir garā tūs. Viņš izjūt tevi. Salmu mācības 27:10 ir rakstīts tā. Neatstāj savu draugu un savu tēva draugu un neej savu brāļu namā, ka tev grūti klājas. Kaimiņš tuvumā ir labāks nekā brālis tālumā. Brālis ir kaut kas tāds, ko tu neizvēlies. Kādu brāļu tev ir, tādu brāļu tev ir. Tāpat ar māsām. Nu, ar kādiem tu piedzimst, tādiem arī tu piedzimst. Kādā ģimenē tu esi, to tev arī ir jāsmierinās vai ir jāpriecājas. Nu, tas tev ir, kas tev ir. Un tur tu neko nevar izmainīt. Draugi ir cilvēki, ko tu veido, ko tu strādā, kuriem tu ļauj ienākt savā dzīvē. Brāļus, mēs neaizmirstam, mums viņi ir mūsu dzīvēs, Dievs viņus arī lieto, bet draugus mēs viņiem ļaujam ienākt mūsu dzīvē. Un nelaimes gadījumā tāds draugs, tāds kaimiņš var būt tuvāks nekā brālis. Un te neiet, es nedomāju, ka šeit ir runa par fizisku attālumu, ka labāk ir te draugu, kaimiņš, man te pat tās ir blakus, brālis ir kaut kur tālāk, labāk es tieši pēc kaimiņu, bet tavā garīgi, tavs draugs, viņš varbūt ir tepat tavs draugs, viņš ir tavs kaimiņš. Viņi tu zini, viņš varbūt tev daudz tuvāks sirdī nekā brālis, kurš varbūt patiesībā nesaprot tev, kurš varbūt pat nav ticīgs, kurš pat nezina, caur ko te ej, kurš nesaprot tavu dzīvi. Draugs, blakus esot, viņš zina tevi. Un atceries tāds, neatstāj tāds draugs, viņš būs tuvs, viņš izjutīs tevi, viņš sapratīs. 6. lieta, ko draugs dara. Draugi palīdz augt viens otram. Salmu mācības 27:17. Tādā ļoti slavena rakstvieta ir teikts, dzels te, kad dzels uzasinā. Vīrs trim vīru. Vīrs trim vīru. Es jau nezinu, laikam sievas trim sievas arī, ja? Tā varētu būt. Bet kas notiekās? Kā dzelzi asina ar dzelzi? Ko? Kas notiekās? Dzirkstels iet pa gaisu. Vai ne? Man šodienā, es varētu teikt godīgi, mans labākais, cilvēks tāds, kurš man ir laikam labākais draugs, ko visvairāk, kam es varu uzticēties un ar ko mēs visvairāk varu pārnāt lietas, ir Matīs no Kuldīgas. Un es atceros, kad es viņu satiku. Mēs tā strīdējāmies. Mēs ir pilnīgi divas dažādas pasaules. Mēs nepiekritām viens otram. Mēs visu laiku, mēs domājām lietas pilnīgi atšķirīgi. Mēs strīdējāmies. Tu zini? Nezinu, kā tu zini. Mēs strīdējāmies. Šodienā mēs esam labākie draugi. Kaut gan daudzās, varbūt kādās lietās, vai joprojām mums nav pilnīgi piekrišana. Vai joprojām, kad mēs tiekamies, ir lietas, kur mēs pārunājam intensīvāk. Bet vīrs trīn vīru. Rezultātā tu audz, tu pieaudz, tu paliec asāks, tu paliec derīgāks tam, dēļ kā tu biji radīts. Vai ne? Tev ir vajadzīgs cilvēks blakus tev apkārt. Ne tikai tādi, kas ir tādi kā tu, kas domā kā tu, kas piekrīt visam, ko tu saki. Cik labi ir cilvēki tev blakus, kas pasaka tev sejā, tās ir muļķības, kā tu domā. Un ir pilnīgi citādāk patiesībā. Vai ne? Es nezinu, vai tu man tagad piekrīt. Es tev saku, tā ir sveitība. 7. lieta. Ko draugi dara? Draugi tevi pārvērš savā līdzībā.
interesanti, vai ne? Nu, ja tā es varētu teikt. Bet draugi tev padara par tādu, kāda ir viņi. Piemēram, Psalmu mācība 27.19, tur ir teikts, cik ūdens atspoguļo cilvēku īsto seju, tik vienas sirds atspoguļo otru. Kā, ja tu skaties ūdenī, tu redzi sevi. Ja tu skaties draugā, tu redzi sevi. Savos draugos tu redzēsi sevi, tāpatās kā ūdenī tu redzēsi sevi. Piemēram, Psalmu mācības 13.20 teikts, kam darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs. Bet kas ir draugos ar neprašām, tas pats piedzīvos nelaimi. Vai arī 1. Korintiešiem 15.33 ir teiks, nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Tas, ar ko tu esi kopā, draugi, kādiem tu esi kopā, tu pārvērties un kļūst viņiem līdzīgāks. Tu paņem kaut ko no viņiem, un tu viņiem kaut ko iedod. Jūs tā kā paliekat līdzīgi, vai ne? Pastērieties uz precētiem cilvēkiem. Viņi ir līdzīgi, vai ne? Nu, varbūt ne tie, kas ir mēnesi precējušies. Es nezinu, kā tiem, kas ir gadi. Nu, daudz, man liekas, ka ir diezgan visi tie, kas ir gadi, arī tādi līdzīgi, vai ne? Kas tuvojas gadam. Bet precētā viņi paliek līdzīgi. Viņi ir kopā, viņi ir draugi. Amen? Tāpēc pasties, kas ir tev cilvēku apkārt. 8. lieta, ko draugi dara. Draugi izsūdz viens otram savus grēkus. Jākab vēstule 5.16. Teikts, izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudz spēj taisni cilvēku lūgšanu darbojumās savā spēkā. Izsūdziet cits citam savus grēkus. Tā liekas ir tāda lieta, ko iespējams mēs daudz esam diezgan aizmirsuši. Ka mums ir tādi draugi mums apkārt, ka mēs neizsūdzam savus grēkus. Un šodienā es ļoti īpaši gribu uzsvērt to, ir vajadzīgs cilvēks apkārt, ir vajadzīgi tādi draugi apkārt, kam tu izsūdzi savus grēkus. Un ka tu esi gatavs klausīties, kā viņi izsūdz tev savus grēkus. Mums ir tas jāizdara, mums ir jāizsūdz mūsu grēku, mums ir jārunā par to. Bet tas varētu būt prom no mums Dievs, mēs varētu būt dziedināti no tām lietām. Amen? Es neteikšu, nelikšu to pacelt rokas, bet cik daudz no jums, kad bija pēdējā reize, kad izsūdzēja savus grēkus? Kad bija pēdējā reize? Viņa nav kas tu esi par cilvēku, vai cik garīgs tu esi, vai kas. Kādu pēdējo reizi tu izsūdzēji savus grēkus? Ja tu saki, es negrēkoju, tad tas ir tavs pirmais grēks. To melošana. Vai ne? Jā, mēs izsūdzam Dievam, mēs izsūdzam viņam, protams. Bet kad? Es atceros, man patikās ļoti. Mēs bijām ar Kristapu un vēl tur ar veselu grupu, pāris cilvēku, mēs bijām Čehijā pasaulē vienā tādā konferencē. Un viņi tur mācīja tādu jaunu tādu ideju, kad tādas grupiņas pa 3 cilvēki. Un viņa tikšanās sastāv no 3 lietām. Pirmā lieta, viņi studē rakstu, viņi tā kā dalās par to, ko Dievs uz viņiem ir runājis no Bībeles konkrēti. Viņi izlasa raksturvietu un īsos vārdos padalās, ko Dievs ir runājis. Visi padalās par rakstiem. Otrā lieta, viņi izsūta savus grēkus viens otram, par to, kas ir, par ko viņi cīnās, kas ir grūtības. Un trešā lieta, viņi lūdz par neglābtajiem cilvēkiem. Reiz nedēļā tiekās un dara tādas lietas. Es domāju, cik daudz no jums tās mājas grupiņas, kur jūs esat, jūs patiesi atverat savu sirdi, lai pastāstīt, kas notiek. Labi, varbūt mājas grupiņa par lielu, varbūt tu nevar. Cik daudz no jums tev ir tas draugs tavā dzīvē, kam tu pazvani pa nedēļu, pasaka, klausies, tās ir tās lietas, ar ko es cīnos, lūk, kas notiek manā dzīvē, lūdz par mani par tām lietām. Ka kāds zina, kas notiek ar tevi. Amen? Amen? Tas ļoti svarīgs punkts. 9. lieta. 8. punkts jau bija ļoti svarīga lieta. Par ko jūs uzvar biedrošanā. Un starp citu, tā lieta nenotiek pat no sevis. Nebūs tā, ka vienu dienu pēkšņi tev tur tagad sāks, tu gribēsi sūdzēt savus grēkus. Tu vienkārši izdari to izvēli. Es sākšu to darīt. Mēs šeit runājam par augšanu. Tu gribi augt? Tu gribi augt? Ej sūdzi savus grēkus. Tu negribi augt? Nu, nesā to slepenībā, cīnies viens pats ar to. Es tas, kurš krīt un tad cīnās veselu nedēļu, līdz piecelt uz kājās. Nu, labi.
neaudz, tad tik ātri, audz palēnām, gribi augt, gribi tiešām, lai tu ātri audz, gribi, lai tavu dzīvi mainās, gribi būt vairāk kā uzvarētājs, gribi, ka tev ir cilvēks, tev palīdz iziet cauri visam. Pastāst, padalies ar saviem grēkiem, padalies ar savām cīņām. Dari to. Un tā augsi. 9. punkts. Ko draugi dara? Draugi apklāja pārkāpumus un neatceras nepareizā. Samalta mācības 17.9. Samalta mācības 17.9. Kas nosedz un noslēpj grēku, tas rada draudzību. Bet, kas šādu lietu no jauna paceļ, tas rada nesaskaņas draugos. Tagad tev kāds atnāk un izsūdz grēkus, un tu to izstāst pēc tam kaut kur. Tas radīs tādu nesaskaņas, vai ne? Bet, ja tu apklāsi, ja tu redzi, ka kāds izdara kaut ko nepareizi, varbūt aiziet, tu parunā, tu pasaki, bet tu apklāji to, tu neizplati to tārā. Varbūt tu pret tevi ir kaut kas nepareizi izdarīts, varbūt pret tevi kāds ir apgrēkojis, varbūt, ka tu esi cietis tā rezultātā. Ja tu apklāsi, tu radi draudzību. 9 lietas, ko dara draugi. Man liekas, ka tā pasēs tām lietām, vajag labi draugi, vai ne? Ļoti labi, ja ir tādi cilvēki manā dzīvē. Bet tad, es domāju, ka kādiem no jums iespējams tāds jautājums, kā lai es dabūtu tādu draugu? Kur lai es dabūtu? Viss, kas man ir apkārt, es neredzu nevienu tādu draugu savu apkārt. Es neredzu nevienu, kurš būtu tā ieinteresēts manā dzīvē. Kam lai es izsūtu savus grēkus? Kam? Kurš vispār grib uz maniem klausīties? Kurš man izjūt kā brāli? Ko es izjūtu kā brāli? Es tikai romantiskās filmās skatos par to, kā no bērnības draugi tur jau izgāja smilškastē kopā spēlējās, un pēc tam tur cīnījās kopā, tur armijā un tā tālāk. Un tad viņiem draugi uz mūžu. Kur ir man tādi draugi? 4 vienkārši lietas nav. Kā dabūt tāds draugs? Labi? Pirmā lieta. Es uzticams pret draugiem. Viņi būs uzticami pret tevi. Es uzticams. Parādu uzticamību. Es vienkārši uzticams. Un cilvēki gribēs uzticēties tev. Piekritīs? Otra lieta. Palīdzi. Ir vajadzība, situācija, palīdzi. Jo tu nezini, kā pēkšņi tajā brīdī, kad tu palīdzi, var rasties draudzība. Palīdzi. Kalpo kopā. Mājās, es atceros Andi Veinbergu, jūs zināt visu, vai ne, Andi? Ja es tagad mēģinu atcerēties, nekļūdos, es viņu zināju tā nedaudz, bet pa īstam es ar viņu sadraudzējos, tad, kad veselu mēnesi mēs remontējām draudzes ofisu. Mēs no rīt līdz vakaram divatā tur, kādreiz ir bija vairāk savot, bet mēs veselu mēnesi strādājām ofisā, plec pie plec, un tur mainījām tās kastu, mainījām tāpēc, atcerēties vecu ofisu, vai ne? Mēs strādājām kopā. Mēs sadraudzējāmies ritīgi. Palīdzi viņiem tur, nezinu, mācim ar Matīs, mums māju jāremontē tūlīt tāds, vai ne? Ko aiziet palīgā vai izremontēt viņiem, sadraudzēsieties. Būs jauni draugi. Tu nezini, kurā brīdī tev pēkšņi var rasties tas jaunais draugs, bet es gatavs sniegt roku, palīdzēt, darīt kaut ko. Trešā lieta. Es patiesi. Sāc dalīties savās grūtībās, izsūti savus grēkus, pat līdz galam nezinot, pat līdz galam nevarot pateikt, jā, bet viņš ir tiešām sirds draugs un viņam es uzticos no visas sirds, bet sāc būt patiesi. Jo tajā brīdī, kad tu esi patiesi, tas rada to pašu reakciju, vai ne? Ir jums arī tā bijis? Kāds vienkārši piesērās, tas ir klausēt, man ir riktīgi, man grūtības ar šito lietu, ar šito, aizlūdz par mani. No tiem brīdī uzreiz tev tāda vēl, man negribas padalīties, ar ko man ir grūti. Ko? Ar ko tu nevienam neesi stāstījis? Ko es turēju apslāpt sevi iekšā, neviens man nesaprot, neviens man nedzird, nav neviens cilvēks manā dzīvē. Tajā brīdī, kad kāds tev padalās, tev pēkšņi, tā mēs arī varētu padalīties. Reizēm mēs to apslāpējam, un labāk es to nedarīšu, reizēm mēs to ļaujam iznākt no manas ārā. Vēl tā kā tā ir tā lieta, tu esi patiesi. Un ceturtā lieta, arī pavisam vienkārši, lieto savu naudu, darīt draugus. Bībelē ir teikts par to, ka dariet savu draugus ar netaisnām mamonu palīdzību. Vai ne? Ja es teicu pats tā. Bet ir tā.
iegūt savus finanses, iegūt to, kas tev ir, savus līdzekļus, veidot draugus ar to. Izmaksā, paēdi, parūpējies, izvadā, lieto savus finanses, lai veidotu draugus. Es atceros kādu situāciju. Bija kādi cilvēki un bija tāds moments, kad es biju jauns, man naudas nebija, ziniet, tā kā jauns bez darba, skolā gāju, pamats vidusskolā, laikam gāju, īpaši nauda nebija. Un bija kāda situācija, ka bija kādi cilvēki, par kuriem es gribēju veidot draudzību, un viņiem tur bija kaut kāda vajadzība, bija kaut kādas lietas, un es vienkārši domāju, vai es tur viņiem tur sapirkšu, nopirkšu viņiem ēdienu, tur kafiju, tā tālāk. Es to visu nopērku, atnesu viņiem, un viņi vairāk nav. Tas bija konkrēti dienā pasākumā, viņi vairāk tur nav. Un es to beigās dabūju tur atdot kādiem citiem pats terapēs, tālāk es domāju, es tā gribēju ar to veidot draudzību. Es tā gribēju ieguldīt tajā draudzībā, lai draudzība veidotos, tā, un pēc tam nekas nesanāca. Bet pēc tam, ko es redzēju, tajā momentā kaut kas izmainījās, un jau no nākamā mirkļa mēs bijām daudz labāki draugi. Viņiem nezinot, ko es biju izdarījis. Nevienmēr cilvēkiem ir jāzina, ko tu esi izdarījis, bet Dievs ir tas, kurš var radīt tās draudzības, tās sajūtas, savienot uz garām, ja, es tā varētu teikt. Dievs ir tas, kas var to izdarīt. Tāpēc nevienmēr tam otram cilvēkam ir jāzina, ka tu tagad tur iegūdies, ka tu tagad dod to, ka tu tagad viņam tur to pēc, ka tu tagad viņam tur to izmaksā, ka tu tagad to, ka tu to un to, un ka viņš redz, ka tu iegūdi viņa dzīvē finanses, un tagad viņš būs tavs draugs. Nevienmēr viņam tas ir jāzina. Tu vari slepenībā to darīt, un Dievs var radīt draudzību. Amen? 4 vienkārši lietas. Bet tad es sāku domāt, mēs ļoti daudz lasījām no vecās derības, vai ne, no tur, ko Salmons tur saka par draugiem tā tālāk. Un tad tu atver jauno derību, un tu skaties, bet tur nav tāda lieta kā tāds sirds draugs, tur viens tāds draugs tāds, ar ko tu tur visu laiku tur esi tur kopā un tā tālāk, vai ne? Es ievērojos. Kas ir jaunajā derībā? Jaunajā derībā ir brāļu māsas, bet draudzē. Es sāku domāt par to. Es šodien no rīta vienkārši priekšā aizdomāties, kam ir potenciāls būt par tavu draugu? Jebkuram. Tur pasieties apkārt, jebkuram no tiem, kas ir šeit, ir iespēja kļūt par tavu draugu. Draudze. Lūk, kur ir tavi draugi. Draudze. Tas, ko Dievs ir izvēlējis, lūk, tā ir vieta. Tā ir vieta, kur viņš teica, izsūdzēt citam savus grēkus. Pat vienam konkrētam, specifiskam, savam mīlējam, tur sirds draugam, kam tu vari uzticēties un izsūdzēt savus grēkus. Ne, draudze, jūs kopā draudze. Lūk, kur ir tie cilvēki, kam tu vari uzticēties. Lūk, kur ir tie cilvēki, uz ko tu vari paļauties. Lūk, kur ir tie cilvēki, kam tu tiešām vari izsūdzēt savus grēkus. Lūk, kur ir tavi draugi, draudze, tavi brāļi, tavas māsas. Lūk, draudze tā ir. Psalmā ir teikts, 19. psalmā 63. pantā ir teikts, es esmu draugs visiem tiem, kas tevi bīstas un kas pilda tavas pavēles. Jūs tāda gudrība ir katram, kurš bīstas Dievu, es esmu par draugu. Viņš ir mans draugs. Ja viņš mīl Dievu, viņš ir mans draugs. Un tāpēc es aizbraucu uz ārzemēm, aizbraucu kaut kur projām, sadiet cilvēku, ko tu nekad neesi redzējis, bet tev viņš ir draugs pēkšņi. Tā kā sen neredzēts draugs. Viņš ir gatavs tev uzņemt, parūpēties par tevi, ļaut tev dzīvot savā mājā. Viņš nevairās, ka tu kaut ko no viņa nozags vai tu kaut ko izdarīsi, ne tādu viņam. Tu mīli Dievu, es mīlu Dievu, tu esi mans draugs. Mēs esam visi daļa no vienas draudzes. Un tāpēc mēs visi kopā augam. Tāpēc arī mēs augam. Es saprotu to, ka es nevaru būt personīgi klāt katram vienam no jums. Es saprotu to, ka es nevaru zināt, kas notiekās ar visiem no jums. Es saprotu to, ka ne visiem no jums ir vēlme nākt un kaut ko prasīt, kaut ko runāt, kaut ko stāstīt man par savām dzīvēm. Bet es zinu to, ka Dievs ir līdzes cilvēks jums apkārt. Un tā ir jūsu izvēle. Tā 4 lietas, kā dabūt draugus, viss bija par tevi. Viss tā bija lietas, ko tu dari. Tā bija izvēle.
vai tu veidos tos draugus vai nē, vai tu radīsi tos par saviem draugiem vai nē. Bet tad, kad tev ir tādi cilvēki, tas palīdzēs tev augt. Es ticu, ka katram vienam no mums draudzē, ja mēs gribam būt augt, ja mēs gribam piedzīvot izaugsmi savās dzīvēs, mums ir labi būt blakus un kopā ar kādu. Man šodien ir tāds prieks, Matīs no Kuldīgas, esmu reizi mēnesī kaut kur vidē, reizi 2 mēnešos viņu redzu. Tad es satieku, esam runāties, un es tik tādu ceļu, tev ir ticības cilvēks blakus, kur tu var iet kopā cīņās, kurš zina, kurš pazīst, kurš saprot, ar ko tu vari stāvēt kopā, lūgt kopā, ar ko tu vari darīt lietas kopā, ka tev ir draugs blakus. Tas tev iedrošina, tas tev izaicina, tas liek tev mainīties, tas liek tev iet uz priekšu, tas liek tev pieaugt. Protams, ka man ir sieva, mēs ļoti priecājamies par to. Tas ir kaut kas arī tik ļoti īpaši, ka tev ir daudz dzimuma cilvēks, kā priekšā tu vari būt uzticams, un tu vari būt atklāts, ar ko kopā tu vari iet un darīt. Es nezinu, es ļoti ceru, ka tu varētu aiziet projām no šīs dienas dievkalpojuma ar tādu sevi apzinātu mērķi, veidot draudzību. Nebūt vienam izolētam kaut kur, bet tiešām atklāt sev. Varbūt, ka tu esi vairāk introverts cilvēks, varbūt, ka tu neesi tik labs ar cilvēku, varbūt tev negribas no tā tālāk, bet jebkurā gadījumā mums katram, mēs esam starp cilvēkiem, mums katram var būt vismaz viens cilvēks, kam tu var uzticēties, ar ko tu var dalīties, kam tu var atklāt to, kas notiek tavā dzīvē. Jo kamēr tu esi viens, un slepenībā būs grūti un būs viegli krist. Kas notiek ar tevi? Kas notiek tavā sirdī? Kas notiek tavā prātā? Kas notiek ar tevi? Kas notiek tev draudzē? Kas notiek ar tev darbā? Kas notiek ar tev, ka tu esi ar cilvēkiem no šīs pasaules kopā? Kas notiek, ka tu esi ar cilvēkiem no draudzes kopā? Kas notiek ar tev tavās attiecībās? Kas notiek ar tev tavās attiecībās ar vecākiem? Kas notiek tavās attiecībās ar brāļiem, māsām? Kas notiek tavās attiecībās ar taviem bērniem? Kas notiek tavās attiecībās ar pretējo dzīvumu? Kas notiek tavās attiecībās ar sievu vai vīru? Kas notiek tavā dzīvē? Kurš zina to? Ja es šodien tev personīgi pajautātu, uz ko tu varētu norādīt un teikt, viņš zina. Viņš zina, caur ko es eju. Viņš zina, kas notiek manā sirdī. Viņš zina, kas notiek manā dzīvē. Vai arī tu būtu tas indivīds, kurš teikt, viens nezina. Un es nezinu, kam pastāstīt. Tad šodien mans izaicinājums un mans lūgums izdara izvēli. Sākt dalīties. Un no otras puses varbūt, kad pie tevis nāks un gribēs tevi, lai tu kļūstu par viņu draugu. Kāds nāks un gribēs atklāties tev, uzticēties tev. Sāk gribēt veidot attiecības ar tevi kā draugu. Tad tavs uzdevums ir neatraidīt. Tavs uzdevums ir nevis atstumt viņu malā, bet uzklaus, padalies, veidot to draudzību. Mēs esam draudze, brāļi mās šeit. Mēs esam draugi. Vai ne? Jā, Līva, pareizi. Labi, ka tu man piekrīti. Ivo arī piekrīt. Ļoti labi. Es tik daudz esmu par to domājis. Man tā patikās, ka es aizpildīju tās anketas par mājas grupiņām. Superīgi vienkārši tur redzēt, domāju, es ļoti ceru, ka daudz vairākas jaunas mājas grupiņas no tā visu varētu rasties. Kāds ir tas mērķis tām mājas grupiņām? Kāpēc viņas ir? Ziniet, kāpēc? Tu būtu kopā ar kādu cilvēku. Un tu varētu kopā ar viņu augt. Vai ne? Tā mājas grupiņa nav Bībeles skola. Tā mājas grupiņa nav lūgšanas sapulce. Tā mājas grupiņa ir ar cilvēkiem kaut maisīšanās, jaukšanās, uzticēšanās, mīcīšanās, naukšana. Kas ietver Bībeles studēšanu, kas ietver lūgšanu, kas ietver visu pārējo. Vai ne?
Piekritīsiet? Es nenovēlu nevienam no jums palikt vienam. Pat ja tu varbūt jūties tā, varbūt ir kaut kādas mazvērtība, nedrošība vai tam līdzīgas lietas, kas kavē un kas traucē tev. Varbūt tev ir grūti, kaut vienalga, kas tas būtu. Bet es iedrošinu, es ticu, ka mēs varēsim mainīties šeit tā. Lai neviens nevarētu vairāk pateikt. Man nav neviena, kam var kopā dalīties. Jūs izteikstat, jā, es zinu Jēzu, man vajag ar Jēzu dalīt, Jēzus, lai mans draugs un viņam es visu uzticēšu, viņam es visu pastāstīšu. Ļoti labi. Bet tev vajag kādu cilvēku blakus. Ja tev pietiktu tikai ar Jēzu, tad es nedomāju, ka Dievs būtu radījis draudz. Bet Dievs radīja draudz, lai tu nebūtu viens. Amen? Bet zini draudz, lai tu nebūtu viens. Tev nav jābūt atstātam un pavestam vienam pašam. Es gribētu, ka mēs varētu lūgt, un es ticu, ka iespējams, ka Dievs ir uz kādiem no jums jau tagad runājis, un tu redzi, skaties savu dzīvi domā, bet ar ko, man jau nav tāpat neviens, ar ko dalīties, ar ko runāt, kam pastāstīt, kas ir, kas notiek. Ka tu šodien varētu izdarīt izvēli, es gribu veidot tās draudzības. Ja varbūt tā kā man pašā sākumā, Dievs jau tev saka, pasties apkārt. Tev ir cilvēki. Bet tu tikai izvēlies. Pavadīt laiku, satikties, veidot tās attiecības ar viņiem. Vienmēr mēs varētu aizvērt acis uz mirkli. Es pateicos par to, ka tu mums neesi atstājis viens pašs šajā pasaulē. Tu mums devi Svēto Garu, ja es tavus aizsargu mums kopā. Tas ir tik ļoti, ļoti daudz, bet paldies par cilvēkiem, ka tas Dievs mums blakus. Svētais Dievs, es lūdzu, ka tu tagad runā uz mūsu sirdīm, ka tu atklāji. Ja mēs esam tie, kas esam apzināti, varbūt kaut kā mēģinājuši izolēties, mēs esam vīlušies cilvēkos, vai ir kaut kādas dusmas bijušas cilvēkiem par to, ko viņi ir izdarījuši mums, vai ko ir pārkāpuši kādas lietas pret mums. Es lūdzu, lai mēs varam piedot. Un es lūdzu, lai mūsos būtu iekšā dziļi tā lielā vēlme. Es gribu veidot attiecības, es gribu veidot draudzības, es gribu uzticēt, es gribu dalīties ar to, kas ir manā sirdī. Jēzus lūdzu, lai tik viegli mums ir spēlēt baznīcu un ticīgs cilvēks, tik viegli mums ir izlikties un tik viegli mums ir aizmirst vispār to visu būtību. Bet Jēzus to lūdzu, ka mēs varētu atgriezties pie tā, kas ir patiesa, kas ir patiesība, pie tā patiesuma. Ka tas nav par kaut kādām funkcijām, ko mēs veicam, vai pienākumiem, vai reliģisku rituālu, vai tradīciju, vai tikai, ka mēs zinām, kas ir pareizi, mēs to darām, bet mēs varam būt pilnīgi patiesi, mēs varam dalīties, mēs varam būt tādi, kādi mēs esam. Bet tu jau mūs redzi tādus. Un es lūdzu, ka mēs varam arī būt uzticīgi viens pret otru un atvērti. Un ja mēs tā jūtamies, tad arī padalīties, pastāstīt, kā mēs jūtamies. Un ka mēs būtu saprotoši par to, kā citi dalās ar mums. Es lūdzu, lai daudzas jaunas draudzības izveidojas. Daudz jauni draugi rodās. Mums pietiek ar tevi, bet mums vajag arī cilvēku mums apkārt. Un es lūdzu, ka pēc mēneša laikā, ka vairāk nebūtu tā, kad Jēzus prasīja, kurš zina par tavu dzīvi, kurš zina, kas notiek tavā sirdī, ka cilvēki nezinātu, ko atbildēt. Tad es lūdzu Tēvs, kad viņi varētu teikt, tas zina, tie cilvēki zina, viņi zina, kas ar mani, viņi zina, kas ir manā sirdī.
Viņi zina, caur ko es eju. Ka mēs varam būt draudze, kas uzticās un mīl viens otru. Jēzus vārdā to lūdzu to. Amen. 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 Vienkārši lieta. Bet forši, vai ne? Zini, es vēl vienu lietu gribu pateikt. Tev nav jābūt vienmēr stipram un visvaram. Jā. Tev nav jābūt vienmēr visspēcīgam, visvaram un tā. Tu vari atklāt. Ne jau visai. Nav tā, ka tu iznāks draudzes priekšā un pateiks, kad ir tas un tas un tas. Bet varbūt savā mājas grupiņā. Nu, tā ir ar mani. Viss, kas ir bijis, es esmu daudz ko darījis, fejkojis un bijis viltvārds, bet tā vienkārši ir ar mani. Lūdziet par mani. Jo patiesāks tu kļūsi, vienkārši būs foršāk. Vai ne? Nē. Es jums arī droši vien teiktu, ka jūs esat mājas grupiņās, kas jūs esat draugi savā starpā, kas jūs tiekaties, vienalga, vai tas būtu mājas grupiņas ietvaros vai vienkārši. Vai tu tiecies atsevišķi, vai tu gribi tikties atsevišķi. Bet izmantojiet to laiku, atklāt, pastāstīt to, kas ir tevī, kas notiek. Izsūdzēt savus grēkus, padalīties par to, kas notiek tavā dzīvē. Labi? Amen. Amen. Tas bija viss. Es arī tas jūs iedrošināju. Vai arī izaicināju? Evija saka, vienkārši viņa lūdza, un viņa jūt, ka daudz nevar veidot tos kontekstus un sadraudzēties, tāpēc, ka viņiem ir vientulības un atstātības gars. Vienkārši viņam ir jāstāst to. Viņam vienkārši, ja kāds jūtas vientuļš, viņš ir cīnījies un jūtas, ka tiešām lūdz pēc draugiem, ja, un nesanāk, tad vienkārši pasunājiet savā dzīvē, ka jūs pievedat Jēzu no Kristu, un tam garam vienkārši ir jāvāc prom no mums. Vienkārši jāvāc prom. Man reāli kaut kā tā. Es esmu gatava lūgt, ja kāds jūt, ka viņš gribētu lūgt, es esmu gatava lūgt. Jūs droši izmantojat. Nav. Pat tādās lietām. Izvēlos būt pateicis un atnākt un pateikt. Es jūtos viens atstāts pamests, es neteiktu tam pāri un es nespēju. Es varu lūgt par tevi. Es varu lūgt par tevi. Tu vari padalīties ar to. Varbūt pateicis tajā. Pirms mēs dziedāsim himnu, es gribētu, ka mēs varētu lūgt par vajadzībām, par lietām, par ko ir jālūdz. Pagājušajā 2 nedēļas atpakaļ mēs lūdzām par Ivo zobiem. Viņš teica, ka viņam ļoti sāpēja zobi. Viņš teica, ka pirmdienā jau, ka viņam, principā, visas zobu sāpes visi pārgāja. Jā, kad viņam visas sāpes pārgāja. Tā kā paldies Dievam, mēs lūdzām, Dievs paņēma projām visas sāpes. Bet mēs varētu lūgt par Izabelu, par Valēriju un Egitas meitiņu, jaunāko meitiņu. Viņa ir šobrīd bērnu slimnīcā reanimācijā. Viņš kaut kas ir pateikt konkrēti? Labdien, draudz!
Tie, kas saņemat LG ziņas, jūs jau varbūt zināt no vakardienas, ja tad vakar Izabela aizved uz bērnu slimnīcu, un viņi ir reanimācijā tagad, un tā vēsture varbūt tās ir tā, ka tur bija kaut kāds vīrus arī viņas brālim, un plus viņai nāk 4 zobi, ja, un temperatūra tā ir kā normāli parādīt, ka bērnam nāk zobi un nekas tāds sevišķi, bet tā ir 1 diena, 2 un vēl ilgāks laiks, un tas sāk šķist dīvaini pārāk, un tad vakar no rīta viņi izsauc ātro palīdzību un aizved uz bērnu slimnīcu un konstatēja, ka plaušu karcinoma tādā nopietnā līmenī, vakar atsūc arī šķidrumu no plaušām, un tā viņi ir pašlaik tur, Valērijas Regita pie viņas. Kaut gan tā tieši blakus tur uzturēties īsti nedrīkst, ja, bet tur patās ir blakus telpa, par nakti tur nevar palikt, tā kā viņi tur ir ārstu uzraudzībā, protams, teiksim, ir sarežģīti tas, ka viņai ir tagad gadiņš un 8 mēneši. Tīri emocionāli, varbūt tas grūti. Bet katrā gadījumā Valērijas Regita paļaujas uz to kungu. Viņa stāv uz to, kad ir jābūt drīzai un ātrai atvesļošanās. Un es tā vakar lūdzot, šodien lūdzot, ir viena vieta, uz ko es apstājos. Tas viens ir romiešu vēstulē, ir par to, ka neviens, kas paļaujas uz to kungu, nepaliek kalnā. Tā ir viena vieta, un uz 5. Mūzes 33. nodaļā ir, ka neviens nav kā Izraēlījos, kas brauc pa mākoņiem savas varas augstumos, un tur ir vēl uz priekšu. Un tur ir viena lieta, ka viņš mūsu ienaidnieks izdzīs mūsu priekšā un mums pavēlēs iznīcināt viņus. Un es uzskatu, slimība ir mūsu ienaidnieks, jo Jēzus viņu pirms 2000 gadiem pie krusta paņēma savām miesām un likvidēja. Tā nav lieta, kam ir jābūt mūsu dzīvē, mums ir visas tiesības, kā viņa bērniem, pieņemt, ņemt, ja vajag ņemt ar varu, dziedināšanas, stāvēt tā kungu priekšā, un arī kontekstā, kā šodien Kristaps mācīja, mūsu draudz, mūsu ģimene, mūsu draugi ir tie, kas var šī brīdī pastāvēt viens par otru, teiksim, ne tikai šī situācijā, bet dažādās arī varbūt citu cilvēku dzīvēs, dažādās situācijās. Un tīri par to tad nepieciešams tur būt lūgt par dziedināšanu, par ātru atvesļošanos, tāpēc arī Valērijam un Regitai palikt Dievu mierā, lai viņu prāti netiek bombardēti, ja, lai viņi ir pārklāti vienkārši ar Dievu mieru, ar Svētā klātbūtni svētību, un lai viņi tajā mierā varētu arī sagaidīt Dievu risinājumu. Paldies! Lūksim par Izabelu. Varbūt vēl kādas lūkšana vajadzības? Jūs sakat, ko tad lūgt? Kam? Ivo, kaimiņš Juris, viņam ir operācijas šodien. Gūžas operācija. Jā, lūdzu. Juris. Vēl kāda? Jā, Līga? Pieteikšos nākamnedēļ vīzai, un jā, lūdzu, kā varētu. Vīza uz? Austrāliju. Labi, lūksim par Elīnas vīzu uz Austrāliju. Par Armanda. Dvēseles dziedināšanu. Labi, par Armanda dvēseles dziedināšanu. Ir vēl kāds? Par Izabelu, par Juri, par Armandu, par Elīnu. Ja? Lūksim visu draudz kopā par šiem cilvēkiem. Labi? Pēc asmies kājās. Tās, kungs, paldies, kungs, ka mēs varam nākt pie tevis un mēs varam lūgt. Un paldies, kungs, ka tu mums tevis arī autoritāti, un ne tikai lūgt, bet autoritāti, kungs. Un Jēzu, paldies Tev par to, ka tu mums aizstāvis tādu iespēju. Šajā brīdī mēs Jēzus vārdā aizstāvamies pret šo slimību, kas ir Izabelē. Šajā brīdī mēs atraisām Jēzus Tavu dziedināšanu. Mēs lūdzam Tev tās, kungs, ka Tu padarīji ārstu rokas, Tu padarīji tīri profesionāli un tīri tādā miesīgā līmenī, kungs, ka Tu darbojies pie viņas. Bet, kungs, pāri tā mēs lūdzam, kungs, lai Tavs spēks šajā brīdī ir atraisīts par viņu, kungs. Un, kungs, kad šeit simptomi samazinās,
sakti samazinās Jēzus Kristus vārdā. Mēs iestājāmies par šo dziedināšanu. Mēs pasakamies, Tēvs, par to, kungs, ka Tu uzklausi, Tu uzklausīs jau tik daudzas lūgšanas, kungs, ka Tu esi dziedinājis, kungs, ka Tu esi izvedis ārā, kungs, gan no vēža, kungs, Tu esi izvedis ārā, kungs, no apdegumiem, Tu esi izvedis ārā, kungs, no daudzām slimībām. Tās mēs Tev pasakamies un pasakamies arī par šo reizi, kungs, ka mēs varam uz Tev paļauties. Kungs, es lūdzu par mieru, kungs, pie Valērija. Un, kungs, arī, kungs, Pēgīs, kungs, es lūdzu Jēzus vārā, kungs, ka viņiem ir Tavs miers, kungs, ka šis te miers iet pāri, kungs, tiešām, ka tas, tie apstākļi, tās situācijas, kungs, neizraisa, kungs, viņiem tādu atlikumu, kungs, bet viņi stāv stipri, kungs, Tevī, Tēvs, kungs. Nekādas šaubas, nekas, ko ārsti saka, kungs, ka tas neietekmē, kungs, un paļaujam uz Tevi, kungs. Jo viņi ticībā, kungs, ka viņi var ticēt, kungs, ka viņi var ticēt un redzēt, kungs, kā Tu izdari, kungs, ka Tu vari izdarīt, kungs, tiešām, un ka tā dziedināšana liek ātri, kungs, ka nav jāgaida un ilgi jācieš, kungs, ar Izabelē. Tēvs, es lūdzu, kungs, Tev mieru, kungs, es lūdzu, ka tas būtu tiešām tāds pārdabisks miers, kungs, ka viņi jūt, ka tie ir praktiski vajadzētu hausam un izmisumam, bet, kungs, kad Tavs miers stāv pāri tam visam, kungs, paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi mierinātājs, paldies Tev, kungs, ka Tu darbosies pie viņiem, Tēvs. Kungs, lūdzu arī par šo Juri, Tēvs, kungs, Tu zini šo stāvokli, Tu zini šo operāciju, kungs, es lūdzu, ka tiešām arī Tu vada ārstu rokas, bet, kungs, ka Tu dod, ka tas rezultāts labs, kungs, un debes Tās, lai šī paļaušanās, es nezinu, vai Juris pazīst Tevi, Tēvs, bet es lūdzu, kungs, ka Tu glābi viņu vēseli, un es lūdzu, kungs, ka viņa paļaušanās ir uz Tevi, Tēvs, un, kungs, ka tā arī būtu liecība ar Tevi, kungs, ka šī operācija beigtos labi, Tēvs. Tēvs, kungs, Tu esi varens, un es lūdzu, kungs, ka Tu darbojies šajās situācijās. Debes Tēvs, es lūdzu arī par Armanu, tāpatās. Tēvs, Tu redzi šo situāciju, Tu redzi, Tēvs, kas ir viņa problēmas, kas ir viņa sāp, Tēvs, kur viņam vajadzīga brīvība, dziedināšana. Tēvs, es lūdzu, ka Tu izvelc ārā no jebkā, kas viņu saista, no jebkāda purva, no jebkā, kur viņš varētu atrasties, Tēvs, ka izvelc ārā viņu no tā un liec viņa kājas uz stipras klients un liec jaunu slavas dziesmu viņa mutē. Tēvs, es lūdzu, lai viņš savu dzīvi dod Tev. Es Tev lūdzu, lai viņš pieķerās Tev. Tēvs, lai viņš iepazīst Tev un Tev pieņem savā dzīvē kā savu kungu glābēju, lai visu savu uzticību viņš liek uz Tev, lai viņš paļaujās uz Tev. Jēzus vārdā mēs lūdzam par Armanu. Lūdzam arī par cilvēkiem, kas ir viņam apkārt. Lūdzu, lieto viņus, lai viņi varētu pozitīvi viņu ietekmēt, lai varētu parādīt ceļu, kas viņam ir jāiet. Es lūdzu, Jēzus arī sūti dievbijīgs cilvēks viņa ceļā, kas varētu uz viņu runāt Dievu vārdu. Īstajā mirklī, īstajā vietā. Jēzus vārdā. Un Tēvs, Tev lūdzu arī par Elītu. Tēvs, mēs lūdzam Tev labvēlību, kad viņi iet uz priekšu. Tēvs, tas, kas ir Tavs prāts un ko viņi ir sapratusi, kas ir Tavs prāts, ko viņi dar paklausībā, Tev mēs lūdzam Tavu labvēlību, lai iet viņai pa priekšu. Tēvs, ka Tu atver durvis, kuram viens cilvēks nevar atvērt, un Tu aizver tās durvis, kam ir jābūt aizvērtām. Tēvs, es lūdzu, ka Tu skaidri parādi ceļu, pa ko viņai iet, un ka viņa neiet ne pa labi, ne pa kreisi, bet viņa var sekot Tev. Mēs lūdzam Tavu mieru viņai ejot, Tēvs, ar šo, tie, kur esam konsultējumi, skatot vīzu. Mēs lūdzam Tavu mieru un Tavu gudrību, zināt, kādi papīri ir jāpārbauda, kas ir jāsavāc, kam ir jāpievērš uzmanību, kas ir jāsaka, kas ir jārunā, kas nav jāpasaka. Tēvs dod īpašu gudrību viņai, svaidi viņu tam un lieto viņu tur, kur viņa būs. Un lūdzu dod viņai pārbusku mieru, ka tas varētu pasargāt viņu. Un ka viņi varētu zināt, ka viņi ir Tavā gribā, ka viņi ir Tavā ceļā. Tās, ka viņi varētu atrast savu prieku un savu mieru tajā. Lūdzu, Tās lieto, lai tas būtu par liecību, par Tavu varenību viņas dzīvē. Jēzus vārdā. Un lūdzam arī par visiem pārējiem, kas neizteic varbūt skaļu savas vajadzības, bet tur redz, kādas ir lūkšana vajadzības, kādas ir būt problēmas, cīņas viņu dzīvē, gan tie, kas ir šeit, gan tie, kas nevarēja atbraukt, gan tie, kas skatās internetā. Tās mēs lūdzam Tavu svētību un Tavu žāstību pār cilvēkiem. Mēs lūdzam, lai atbildētas lūkšanas būtu, lai dziedināšana nāktu viņa dzīvēs, tur, kur tas ir nepieciešams. Lūdzu, tur, kur ir kaut kāds garīgs panīkums un kur nāk garīga miršana, Tās lūdzu, lai atnāk jauna dzīvība. Mēs lūdzam tur, kur ir gan bailes, gan mazvērtība, gan tāds atstātības sajūta. Mēs lūdzam, lai nāk pilnīgi brīvība no tā. Jo kādie veidi, kā ienaidnieks un satans ir mēģinājis turēt un saistīt cilvēku, lūdzam, lai nāk brīvība.
tās arī cilvēkiem, kas ir finansiālās problēmās, mēs lūdzam, lai nāk atrisinājums, lai nāk jauni ienākumi, lai nāk pieaug, lai jauni darbi nāk, lai algas pielikumi nāk, lai paaugstinājumi darbā, tās, bet lai atrisinās finanses problēmas. Mēs lūdzam tur, kur ir problēmas ģimenē, attiecībās, lūdzam, lai nāk sakārtotība tur, tās, lai mīlestība, lēnprātība, miers un prieks varētu valdīt. Mēs lūdzam sakārtot, lūdzu tur, kur ir problēmas vīru, sievu starpā, kur ir problēmas vecāku bērnu starpā. Mēs lūdzam, Jēzus, pārviskā veidā, ka tu iejaucies, un ka tu dod gudrību tiem, kas paļaujās uz tevi, kas meklē tevi, kādā veidā nes dziedinājumu, kādā veidā nes mieru, kādā veidā atnes Dievu valstību. Lūdzam par tiem tēvs, kas šobrīd veido attiecības, kas ir procesā uz kāzām. Mēs lūdzam tēvs tavu apsargājumu tiem cilvēkiem, ka tu pasargi viņu sirds, viņu prātu, viņu dvēseli, tās, ka viņi var sagaidīt to dienu, tās, un ka tā varētu būt brīnumaina diena, un svētī viņus. Un lūdzu parūpējas par visām vajadzībām, tās viņiem gatavojoties kāzām. Tās turēs visas pārējās vajadzības, kāds varētu būt. Lūdzu, kungs tiešām, lai tava valstība nāk un iet plašumā, lai tavs prāts notiek. Jēzus Kristus vārdā to lūdzam tev. Un visi teica, amen. Amen, draudze. Lūdzāt, ko? Ja? Ir labi lūgt. Dziedāsim himnu un lūgsim par Latviju. Ja? Pasakos arī par šo zemi, par Latviju. Paldies, ka mēs varam šeit dzīvot. Paldies, ka mēs šo zemi varam saukt par savām mājām. Tās mēs lūdzam, lai tu svētītu to, svētītu visus tos, kas ir atbildīgos amatos, kas ir valdībā, kas ir varā, dod viņiem gudrību un lieto viņus, lai viņi varētu būt taisni cilvēki, lai viņi varētu būt dievīgi cilvēki, kas bītos tev un darīt taisnas lietas. Mēs lūdzam, lai bezdievība nevarētu tur valdīt, lai viss, kas ir darīts no ļauna prāta, viss, kas ir darīts bezdievībā, lai nāk gaismā, un attiecīgi cilvēki saņem attiecīgi sodu, bet tās mēs lūdzam, lai taisnība varētu iet plašumā šajā zemē, un tavu svētību būt pār šo zemi. Mēs lūdzam arī Debes Tēvs par cilvēkiem, kas tev vēl nepazīst. Lūdzu, lai tu atklājies viņiem, lieto mūsu ikdienas, tur, kur mēs esam, lai mēs būtu par liecību tam, cik labs esi tu, lai cilvēki var iepazīt arī tevi, Jēzus. Paldies Tev par šo dienu, paldies Tev par šo dievkalpojumu, un paldies par brīnišķīgu nedēļu, ko Tu esi devis mums priekšā. Lūdzu, svētī visos ceļos, kuros mēs iesim, vadi mūs, dod mums gudrību, lai mēs varam sekot Tev, darīt nevis savu prātu, bet piepildīt Tavu prātu mūsu dzīvēs. Jēzus, vadi mūs, lieto mūs, nesi mūs kopā un ne mums pa priekšu. Jēzus vārdā to lūdzam Tev. Amen. Amen.